suave llame.
Mangiare
Labrīt visiem! Labrīt! Tiešām prieks redzēt katru no jums. Un es ceru, ka jums arī prieks redzēt katru no mums. Un pāri visam Dievam ir prieks redzēt katru no mums. Amen! Viņam ir prieks, ka mēs sanākam kopā, ka viņa ģimene savācās un ir kopā pielūgsmē un vārdā. Un palūksim, dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo dienu, kungs. Mēs Tev pateicamies par šo iespēju, ka mēs varam sanākt kopā, kungs, Tavā vārdā, ka mēs varam slavēt Tev, ka mēs varam pielūgt Tev, ka mēs varam iedziļināties Tavā vārdā. Mēs Tev aicinām, dārgais Svētais Gars, Tu esi mūsu skolotājs. Tu esi mūsu skolotājs, un mēs lūdzam, dārgais Svētais Gars, atklāj mums savu vārdu vairāk un vairāk. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Un brīnišķīgi redzēt, kā bērni slavē Dievu. Un jā, ja mums ir bērni, mums ir nākotne. Amen. 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 Zināms, laiciņš un pacietība vajadzīgi, vai ne? Jā. Bet mums ir nākotne. Slava Dievu. Dievs svētī. Amen. Bet vienā brīdī jau viņi izaug. Jā, tas ir normāli. Slavu Dievam. Un rīt mums ir vasaras svētki. Vasaras svētki. Un mums būs brīnišķīgs pasākums ārā Jērkalnā. Bet šodien mēs iedziļināsimies vārdā par vasaras svētkiem. Un tātad vecās darības laikā svinēja 3 galvenos svētkus, kad katram ebreju vīrietim bija jādodas uz Jeruzalemi. Pirmie bija Paschā, jeb Pesahs. Tūkojumā no ebreju valodas tas ir paiet garā. Ja, ka mēs zinām, kad šīs ēku vai, nezinu, cik viņas liels bija, bet no ēkas kaut kā katrā ziņā bija, viņas tenders vajadzēja noziest ar asinīm un pagāja garām nāves eņģelis. Ja. Un jaunajā darībā mēs sakam lieldienas. Un tā ir iziešana no Eģiptes ebreju tautas rašanās, radīšanas svētki. Ja. Otrais ir šauts, ir vasaras svētki. Tie ir svētki, kad Dievs atklāja sevi, atklāsmes svētki. Un trešais ir Sukots ieiešana apsolītajā zemē pēc 40 gadu klejošanas tuksnesī, izpirkšanas svētki. Tad šie 3 pamatsvētki, kas bija vecās darības laikā. Un tad jaunajā darībā mēs svinam lieldienas un mēs svinam vasaras svētkus. Ja. Un izlasīsim no vecās darības vēl par šo, te ir rakstvieta tieši par šīm dienām. 3. Mūzes 23.16. Un šeit ir rakstīts līdz tai dienai, kura sekos 7. sabatam, skaitiet 50 dienas un tad pienesiet tam kungam jaunu ēdamo upuru. Un šeit ir tas dienu skaits, ja, kā krieviski ir pjaķiģesjatņīci. Latviešu valodā nav tāda, bet angliski arī ir pentakos. Ja. No šejienes arī ir šīs 50 dienas no 3. Mūzes 23.16. Ja. 50 dienas pēc Paschā svētkiem vai 50 dienas pēc lieldienām. Un iedomājieties, cik gadus tas ir nemainīgi. Tas ir gadu tūkstošiem nemainīgi. Nav mainījies šis Dieva noteiktais princips, ka 50 dienas pēc lieldienām ir vasaras svētki. Un 2. Mūzes 19.20 ir rakstīts, šo svētku laikā Dievam tiek pienesti pirmie augi no ražas, tiek pienest maizi. Un kā mēs redzam jaunajā darībā, ka Jēzus ir dzīvā maize, kas tika pienesta par katru no mums. Un šajā dienā, vecās darības laikā, Dievs iedeva tautai Toru savu vārdu Sinai kalnā. Sākumā viņš iedeva 10 baušus, bet pēc tam visu Toru nodiktēja Mozum. Un Dievs vecās darības laikā caur savu vārdu atklājās savai tautai. Tāpēc ir šī atklāsmes svētki, ja? Kad Dievs atklāja sevi sākumā caur vārdu vecās darības laikā. Un, kā ir rakstīts, kad 2. Mūzes 19.20, un kad nu tas kungs nonāca uz Sinai kalnu, uz pašu kalnu virsot, tad tas kungs sauca Mūzu uz kalnu virsot, un Mūzes kāpa augšup, ja? Tad
Mūzum bija šī personīgā sastapšanās ar Dievu, un Mūzes Dievam nodiktēja sākumā 10 baušus, pēc tam 5 Mūzes grāmatas. Un jaunās derības laikā Dievs šī pašā dienā iedod tautai savu svēto garu. Un es nezinu, kā jūs, bet tad, kad es augu manā bērnībā pa vasaras svētkiem, neko vairāk pa mējām es nezināju. Vispār nekāda nojaus nebija. Ka tam ir kaut kāda saistība ar kristietību, ar Dievu, absolūti vispār nula. Vienīgais, kādas man asociācijas bija, ka vasaras svētki viss zaļš, un tad istabā tik ienests mējas, un forši smaržoja, un vairāk arī nekā. Bet patiesībā tā ir, Lieldienas un vasaras svētki ir vispār, pamats svētki mums kā kristiešiem, ja? Lieldienās Jēzus mums atpirka no grēka, iedeva mums mūžīgo dzīvību, iedeva mums dziedināšanu, brīvību, ja? Un vasaras svētkos viņš mums piepildīja ar savu garu, kā Dieva draudzi. Amen. Amen. Un tātad šaubots ir jūdaisma rašanās, ka tauta saņem 10 baušus un pēc tam visu Toru, bet vasaras svētku diena Jeruzalemē, tā ir diena, kad dzims draudz. Ja mēs tā ņemam globāli, tie ir mūsu vispār kristīgās draudzes dzimšanas diena, vasaras svētku. Tā ka mums ir vajadzīga liela torta, nezināt, cik svecītēm. 7 dienas. Cik? 7 dienas jāšķi. 7 dienas. Tik liela torti, lai... Jā, liela torti vajag, lai visām dienām 7 Lai 2000 svecīts var jā, iesprāst. tā ir draudzes dzimšanas diena. Un tā tad Dieva vārds, kas notika šī dienā? Dieva vārds tika ierakstīts cilvēku sirdīs. Ja vecās derības laikā Dieva vārds tika iedots tautai un Dievs atklāja sevi caur vārdu, tad jaunās derības laikā šis vārds, pateicoties svētām garam, tiek ierakstīts mūsu sirdīs. Ja? Amen. Amen. Un tad vienā dienā vārds un gars. Ja? Un kādreiz arī, teiksim, ja mēs lasam praviešu un skatāmies, kā ir piepildījušies šie pravietojumi, cik precīzi strādā Dievs. Viņam nav vispār nekādas nomītas. Ja? Iedomājiet, 1000 gadu nemainās, teiksim, šis atskaites punkts 50 dienas no lieldienām līdz vasaras svētkiem. 1000 gadu nemainīgi. Ja? Un Dievam ir precīzs kalendārs, pēc kura viņš virza šīs lietas, šos pasaules notikumus. Ja? Un mums vienkārši, mums ir vajadzīga zināšanas, lai mēs zinātu, kurā brīdī mēs šobrīd esam. Ja? Kā Aigars teica, ka mēs kā draudz, kā pasauli, mēs esam pēdējo laiku, pēdējās dienas. Ja? Un tie notikumi nav apslēpti. Ja? Viņi nav apslēpti, Dievs nav kaut kur noslēpts to no mums. Svētais gars to mums apkārt. Ja? Tāpēc, kad viņš ir mūsu skolotājs visās lietās, ja? Lai mums nebūtu kaut kāda nezināšana, lai mēs nedzīvotu kaut kā, kad mēs nezinām vispār, kas notiek. Ja? Amen? Amen. Un tātad gan vecajā derībā šaut laikā, gan vasaras svētku dienā šos notikumus pavadīja Dieva uguns. Uguns pie Sinaja kalna visai tautai, uguns vasaras svētkos Jeruzalemē, katram ticīgiem atsevišķi. Ja mēs lasām pa Sinaja kalnu, kad dārdēja šis pērkons un zibeņi bija, ja, un tauta bijās pietuvoties, un viņi teica, Mūzum, ej, tu runā ar Dievu, ka mēs tūmā neiesim, kad tā bija. Un vasaras svētu dienā mēs lasām, kad arī svētā gara uguns nolaidās par katru kristieti atsevišķi, ja, par katru ticīgo. Un zīmīgi tas, kad Dievs ar uguni nostiprina kaut kādas tādas fundamentālas lietas. Ja. Mēs lasām Bībelē, kur ir kaut kāda svarīga notikuma, Dievs apstiprina savu klātbūtni ar uguni. Un tas ir katrā ziņā spēcīgi, un es domāju, ka tā ir tāda liecība, lai katram, lai nevienam nebūtu vispār nekāds šaubas, ja. Kurš virza šos notikumus. Ja. Tāpēc, ka tas ir tāds, pārdabīgs elements, kas reāli sapricina cilvēku. Ja mēs dzirdam, ka cilvēki pat pērkona laikā, ka tur zibeņi, ja, un tad jau, tā kā tāda bība atnāk, ja, cik daudz vairāk, ka Dieva uguns atnāk. Ja. Tas ir tāds moments, kad Dievs nostiprina savu autoritāti, un viņš parāda to, ka tas ir viņš, kas runā.
Amen. Tāpēc arī gan vecās derības laikā, gan jaunajā derībā šajā vasarsvētku dienā šos notikums pavadīja Dieva uguns. Un tātad vecajā derībā Dievs šī dienā iedeva mācību. Dievs iedeva mācību, un jaunās derības laikā Svētais Gars atnāca kā skolotājs. Un ko šis skolotājs dara? Viņš atklāja šo mācību, ko Dievs iedeva vecās derības laikā. Viņš atklāja šo mācību. To pašu mācību, ko jau iedeva Dievs, Svētais Gars atklāja jaunās derības laikā. Tāpēc arī, kad mēs lūdzam, lai Dievs atklāja savu vārdu, viņš atklāja sevi caur savu vārdu, pateicoties Svētajam Garam. Svētais Gars viņu dara dzīvi. Mēs varam lasīt daudzas reizes un pēkšņi hops kaut kas tā kā izlec tādu, kaut kāda rakstlieta, ko mēs esam varbūt tur 10-50 reizes lasījuši, pēkšņi viņa kļūst dzīve, ja? To dara Svētais Gars, viņš atklāja viņu, atnes atklāsmi, ja? Tāpēc ir, ka viņš ir mūsu skolotājs un viņš atklāja savu vārdu, viņš atklāja mācību. Un, ja es teicu Mateja evaņģēlija 28. nodaļa 19. pantā, viņš teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristītam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ja? Un ejiet dariet par mācekļiem, mācot Dievu vārdu. Amen? Amen. Mācot Dievu vārdu. Kristītam Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un kas ir Svētā Gara vārdā? Tas ir Svētā Gara kristība. Amen? Amen. Amen. Mēs kristam ūdenī, mēs kristam Jēzus Kristu mūsu Svētajā Garā. Un jaunā derībā mēs skaidri redzam norādi par šo svēto trīsvienību, kad ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Un viņi ir trīs personas, bet tamī pat laikā viens. Un, manuprāt, tāds vienkāršākais salīdzinājums ir ar sauli, kad saulē ir kodols, saulē ir gaisma un saulē ir siltums. Trīs elementi, bet viss ir viens. Tāpat arī Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Nav trīs atsevišķi Dievi, bet viņi ir viens vesels. Bet katram ir šī sava personība. Amen? Un Svētais Gars ir viena no trīsvienības personībām. Ja? Viņš ir Dievs. Mēs viņu arī saucam par Dieva elpu. Viņš ir Dieva klātbūt mūsu dzīvēs. Ja? Viņš ir mūsu skolotājs. Viņš ir tas, kurš atklāja savu vārdu. Un mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā no 16 līdz 18. Un Jēzus šeit saka tādas vārdas. Viņš saka, viņš iedod apsolījumu. Ja? Viņš iedod apsolījumu mācekļiem. Viņš saka, es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt. Tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Un tālāk, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļa vēl rakstīts ir, kad tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaiziet, aizstāvs nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks izprast pasaulē grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizēju pie Tēva, un jūs man vairs neredzēsiet, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Ko viņš ņems? Viņš ņems vārdu. Viņš ņems vārdu un darīs to mums zinām. Viņš atklās mums Tēva vārdu. Ja? To, ko Tēvs runāja jau vecās derības laikā, viņš ņem šo pašu vārdu un atklāja mums, iedod mums atklāsmi, dara mums to zinām, ka mēs viņu spējam saprast un aptvert. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs lasām Bībeli Svētā Gara gaismā. Ja? Nevis vienkārši kā cilvēki citreiz viņi ņem un lasa un saka, kas tu vispār sarakstīts, pareizi? Bet tā, kad cilvēks pieņem Jēzu kā savu kungu glābēju, ka viņš saņem Svēto Garu, viņš lasa Bībeli, viņš ir pilnīgi citā gaismā. Amen? Tāpēc, ka Svētais Gars ņem to, kas ir no Tēva un dara to mums zinām. Amen?
Viss, kas tēvam pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņēmis no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Amen. Amen. Un tālāk jau apstuļu darbos mēs redzam šo piepildījumu, kad 1:8. Bet ja es sacīju, jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums un būsiet man liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Un interesanti, ja es iedodu aicinājumu draudzei, bet viņš arī dod spēku piepildīt šo aicinājumu. Viņš nesūta mūs kā tādus, pirmkārt, viņš nesūta mūs kā bāreņus, ja, kad viņš ir aizgājis prom no šīs zemes un varētu teikt, darat kā gribat, ja, bet ka viņš sūta aizstāv, viņš sūta Svēto Garu, kurš paliek šeit kopā ar mums, kurš ir mūsos, kurš atklāja mums viņa gribu, atklāja mums viņa vārdu un kurš dod spēku piepildīt viņa gribu. Ja. Mēs kā cilvēki, mēs nespējam piepildīt. To jau vecā derība pierādīja, ka cilvēki nespēja piepildīt bauslību. Ja? Viņi nespēja piepildīt. Bet Svētais Gars dod spēku negrēkot, Svētais Gars dod spēku piepildīt Dievu gribu mūsu dzīvēs. Mēs to nespējam savā spēkā. Tāpēc mums ir vajadzīgs viņa spēks. Un Jēzus mums ir nodrošinājis ar šo spēku vasaras svētku dienā. Amen? Amen. Un mēs neesam bāreņi, mēs neesam pamesti. Ja? Un mums ir viņa spēks mūsos. Mums ir šis atklāsums, mums ir Svētā Gara spēks. Amen. Amen. Mums ir Dievs spēks mūsos. Un tālāk lasām apstuļu darbi 2. nodaļa 1-4. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Redzat šis princips, ja, kad viņi nebija, ka mēs ar Aigaru smējāmies, katrs kaut kur savā mežā. Ja. Tev skaidri un gaiši rakstīts, visi bija sapulcējušies vienā vietā, draudz bija kopā. Ja. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, viņiem parādījās it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāk runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. Amen? Amen. Šis brīnišķīgais notikums, ja, tas ir draudzes dzimšanas diena, apsolījuma piepildījums, pa ko pravietis Joēls jau, es skatījos, ka pravietis Joēls dzīvoja bet tur ir tā, ka vēsturniekiem arī ir, nav precīzi šis skaitlis zināms par Joēlu, bet orientējuši viņš dzīvoja 500 gadus pirms Kristus. Jā. 500 gadus pirms Kristus. Un tātad viņš pravietoja par notikumu, kas notika 500 gadus pēc viņa dzīves, pēc viņa dzimšanas. Un viņš teica, bet te par to, ka pēdējās dienās Dievs izlies savu garu pār visu miesu. Amen? Amen. Un vasaras svētku dienā piepildījās šis pravietojums, ko Dievs bija runājis savu pravietu Joēlu. Un tā, kad cilvēki, kad Dievu tauta bija sapulcējušies vienā vietā, tad izlīja Svētais Gars. Un brīnišķīgi ir tas, ka mūsu zeme arī piedzīvojas ir šo Svētā Gara izliešanos. Jā. Agar, cik gadu atpakaļ? 270? 9. gadā būs 300. Jā. Tad 2029. gadā būs 300 gadi, jā. Apritēs no šī notikuma, kad mūsu pašu tautieši bija sapulcējušies vienā vietā, tepat Valmierā, Jērkalnā, un Svētais Gars izlīja pār viņiem. Tad tas, kas ir Dieva sirdī, tas nav tikai vienai kaut kādai reizei. Tas ir visai, kā šeit rakstīts, kad, ko Joēls runāja, viņš saka, kad Dievs caur viņu runāja, kad viņš saka, es izliešu savu garu pār visu miesu. Ja. Par jūs dēliem, par jūs meitām, un jaunekļi redzēs parādības, sirmkālu sapņos sapņus. Un tas nav vienreizējs pasākums. Ja. Tas ir priekš visas draudzes vēstures, ja. Priekš visa draudzes perioda. Tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jābūt šīm slāpēm. Mums ir jābūt slāpēm, un mums ir jāgrib. Es atceros, kad mēs ar Zandu kļuvām ticīgi, tad tas moments, tad ir tāds slāpes, ka tu gribi visu no Dieva. Ja? Un mums ir vajadzīgs šīs slāpes, ja? Kā Dāvida psalmā rakstīts, kad viņš izlasīsim, tas ir 42. psalms no 2-3, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs pēc tevis,
mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vajag priekšā, ja? Ka mēs dzīvojam ar šīm slāpēm, ka mēs nesakam, mēs jau visi esam saņēmi, mums pietiek. Ja? Kas tad tur var būt vēl, ja? Bet, kad Dievam vienmēr ir vairāk. Dievam vienmēr ir vairāk, ja? Tāpēc, ka Dievs, viņš ir Dievs. Viņš nav kaut kāds kastītē ieliekams elements, ja? Piekarinās rāmītī pie sienas, vēl Dievs ir tāds. Nē, viņš ir daudz lielāks. Amen. Tāpēc, ka viņš ir Dievs. Un viņam vienmēr ir vairāk ko iedot, bet mums ir vajadzīgs šīs slāpes, ja? Mums ir jātiecās pēc tā, ka mēs gribam saņemt visu, ko viņš mums grib iedot, ja? Amen. Mums ir vajadzīga šī gaidīšanas atmosfēra, tāpat arī tā rakstvieta, kur Jēzus satikās ar šo sievieti, samarieti pie akas, ja, un viņi runā un tālāk tur pievienojas vēl citi cilvēki, kas izglābās caur viņu. Un mēs lasot šo rakstvietu, mēs redzam, ka cilvēki gaidīja. Viņi gaidīja, viņos bija šī gaidas, ja. Mūsos ir jābūt tas, ka mēs gaidām. Ko mēs gaidām? Mēs gaidām labākus laikus. Mēs gaidām kaut kādu ideālo valdību Latvijā. Vai ko mēs gaidām? Mēs gaidām svēto garu. Mums kā ticīgiem mums ir jābūt šīm slāpēm, ka mēs gribam sastapties ar svēto garu, ka mēs gribam vairāk šo dzīvo ūdeni. Ja? Ko Jēzus teica, ka ja kam slāpst, nāciet pie manis un dzeriet. Un dzīvā ūdens straums plūdīs no jums, ja, ja kam slāpst. Ja. Amen? Amen. Un Smits Viglsvorts teica šādus vārdus. Viņš teica, vasarsvētki nozīmē ticēt, ka pēc tam, kad svētais gars nāks par tevi, tev pieder spēks. Nebaidies ticēt. Tici, ka Dievs padara tev par dievišķās dabas līdzdalībnieku. Caur viņa lielajiem un dārgajiem apsolījumiem. Viņa paša mūžīgais spēks un vara, kas darbojas tevi, nonesīs priekšplānā dievišķo lietu kārtību, ko nekad nespēs aizsekt vai aizskavēt nekas, kas ir no pasaules. Amen? Amen. Svētā gara spēks mūsos. Ja? Ka viņa paša mūžīgais spēks un vara, viņa darbojas mūsos. Un kad viņa nones priekšplānā Dievu nolikto kārtību. Ja? Un kad nekas to nespēs apturēt. Amen. Amen. Mums ir vajadzīgs ticēt tam, ja? Smits Viglsvorts, viņš savā dzīvē, viņš ir spilgtākais piemērs kā cilvēks, kurš demonstrē caur savu dzīvi, caur saviem darbiem tāds pašs brīnums kā apustuļu laikos, ja? Otru tādu es nezinu pēc apustuļiem. Un viņš runā šos vārdus, jo tad viņa dzīve izmainījās, ka viņš sastapās ar svēto garu. Viņa dzīve izmainījās, ka viņš sastapās ar svēto garu. Kā viņš saka, kad svētais gars nāks par tevi, tev pieder spēks. Nebaidies ticēt. Ja? Nebaidies ticēt. Amen. Amen. Un es arī iedzinājos nedaudz par to, kāda šobrīd ir, cik šobrīd ir kristieši, kas ir saņēmuši svētā gara kristību, kas lūdz valodās uz zemes. Zināt, cik šodien ir kristieši tādi? Cik tādi kā mēs esam 700 miljoni. Un apmēram pusi ir vasarsvētki, apmēram pusi ir harizmātiskās draudzes. Iedomājieties, 700 miljoni. Kā ir izaugusi draudze no šīs vasarsvētku dienas Jeruzalemē? Ja? Dievs iesēja savu dēlu Jēzu vienu sēklu, un viņš ir nopļāvis miljoniem un miljoniem un miljoniem. Amen. Amen. Un interesanti, jā, kad šobrīd visātrākā izaugsme ir tieši Āfrika un Āzija. Numur 1 ir, ja mēs paskatāmies pa valstīm, numur 1 ir Nigērija. Un Nigērijā šobrīd jau ir vairāk nekā 100 miljonu svētā gara kristīti kristieši. Iedomājieties, 100 miljoni. Mēs jau, tā kā Eiropā dzīvojot, mums tādu ciparu vispār grūti ir aptvert, jā. Un otrā ir, zināt, kas Ķīna. Ķīnā pastāvīgi komunistiskā valdība mēģina visādi ierobežot draudzi, bet draudzi izplatās pagrīdē.
nelegāli. Un šobrīd Ķīnā ir aptuveni no 70 līdz 100 miljoniem kristiešu, kas lūdz olodās, kas svētā gara Kristu. Un viņi sanāk kopā mājas draudzēs, nelegālās mājas draudzēs. Ja? Un pētnieki prognozē, ka Ķīna līdz 2030. gadam var kļūt par pasaulē lielāko kristīgo valsti pēc skaita, tieši skaita dēļ. Ja. Trešā ir Indija. Un Indijā kristietība visvairāk tieši evaņģēliskā kristietība izplatās caur šiem cilvēkiem, kas ir zemākajās kastās, kas ir apspiesti. Līdzīgi kā Latvijā, kad bija šī dziļbūšana un mužniecība apspied un tauta dzīvoja nabadzībā un visādās ciešanās, un kad cilvēki dzirdot šo vēsti, ka kāds ir atdevis savu dzīvību par viņiem. Viņi pieķērās šī vēstī un viņu dzīves izmainījās. Radikāli izmainījās. Ja? Un tāpat arī Indijā tieši šīs zemākās kastes, kur cilvēki visvairāk ciešanās dzīvo, visvairāk grūtībās, visvairāk pieķerās Dievam. Un tieši arī, jā, evaņģēliskā kristietība izplatās. Tad nākamā ir Brazīlija. Un evaņģēliskie kristieši šobrīd Brazīlijā veido jau 30% no visiem kristiešiem valstī. Un ir tiešām lielas draudzes. Tad vēl ir ļoti spēcīga izaugsme Filipīnās. Argentīnā. Un Kongo Demokrātiskā republika. Un interesanti, jā, kad kas ir rakstīts par Nigēriju, ja, kad Nigērijā jauniešu kustība, ārkārtīgi spēcīga, tieši jauniešu kustība, kas veido liels jauniešu draudzes. Ja. Ķīnā tātad, kā es teicu, mājas draudzes un uzsvers ir uz svēto garu. Tāpēc interesanti ir tas, ka tur, kur ir vajāšanas, man draugs no Ukrainas pie Karpatu kalniem viņi dzīvo, viņi vecie vasaras svētki, ģimene, tēvs, vecstāvs, paudzē. Un viņš stāstīja par šīm vajāšanām padomju laikā, kad bija aizliegts, komunisti bija aizlieguši vasaras svētku ticīgiem sanāk kopā. Bet viņi jau varēja aizliegt, bet ticīgiem nāca kopā. Viņš teica, viņiem bija 1000 jaunieši pie Karpatu kalniem, nāca sapulcē. 1000 jaunieši. Un viņš saka, nekad iepriekš neviens nezināja, kur būs dievkalpojums, tāpēc, ka nedrīkstēja jau, visādi tie čekas aģenti bija un mēģināja izsekot, un protams, ka vajāšanas arī bija tur ne pa jokam. Bet tas, ko viņš stāstīja, kad cilvēki, kas piederēja pie tās vienas draudzes, viņi vienkārši lūdz Dievu, lūdz svēto garu. Svētais gars pateica, kur un cikos būs sapulce. Iedomājieties. Mēs te izziņojam uz ekrānu, būs tur un tad vēl daļa, tā kā, jā, tiešām, kur? Es nezināju. Viņi lūdz un svētais gars viņiem pateica, kur un cikos būs dievkalpojums. Ja? Katrai es citā vietā, tāpēc, ka nedrīkstēja vienā vietā, tā kā. Tur bija tādi, kas arī Latvijā bija, kas, kad neļāva, un viņi, kas iebrauc ezerā, ar laivām, 10 laivas sabrauc kopā ezeru vidu. Latvijā, jā? Jā, tā es zinu, kad arī tā notika. Slāvs. Indijā, kā es teicu, tad starp zemākajām kastām izplatās, un viņiem ļoti spēcīgi ir uz brīnumiem un dziedināšanām. Tāpēc, ka cilvēki jau, dzīvojot nabadzībā, ir diezgan nospiest un arī, nepārāk labā formā, un arī viņiem nav citur aiziet, vai vienīgā iespēja, vai lūdz, vai mirst, ja pie ārsta neaizies. Un reāli Dievs darbojas ar dziedināšanām un brīnumiem. Un interesanti, ka Filipīnās, ja, kad tur ir izveidojusies harizmātiskā kultūra, kā valsts kultūra. Ja, un tas ir tas, ko mēs iepriekš runājam, ka kultūra ir svarīgs elements. Ja, ja mēs izveidojam kristīgas kultūras kaut vai elements, ka tas jau maina visu sabiedrību. Un Filipīnās viņiem ir izveidojusies harizmātiskā kultūra. Un Kongo atkal ir tas, kad ir strauji vietējo līderu pieaugums, kad cilvēki grib kalpot. Ja? Ir šī deksme, ir šī slāvs kalpot tieši. Un caur to ļoti izplašās
kristietīm. Viņiem ir arī spēcīgi pravietiskās kustības dažādas tieši Kongo. Un interesanti mēs redzam to, ka piepildās šis vārds, ko Jēzus teica, ka pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Un tieši tās valstis, kas it kā bija pēdējās, viņas tagad ir pirmās. Un viņi brauc kā misionāri uz Eiropu un sludina Eiropai, kas bija pirmā, kas bija kristīgā Eiropa savā laikā, viss uzplaukums, viss attīstība, viss brīvības un sociālās, tas viss no kristietības izauga. Bet mēs redzam to, ka Eiropa savā ziņā citām vērtībām pievērsās un šobrīd ir tā, ka misionāri no Afrikas, no Āzijas brauc uz Eiropu. Un tātad par Eiropu. Eiropā ir tā, ka Eiropā samazinās tradicionālo ticīgo skaits, bet pieaug vasarsvētku un harizmātisko skaits. Un veidojas liels ieceļotāju draudzes, īpaši Lielbritānijā, Norvēģijā, Vācijā un Francijā. Un veidojas spēcīgas jauniešu kustības. Tieši ieceļotāju vidū. Ieceļotāji veido draudzes, sludina evaņģēliju. Un interesanti, ka tas, ko Dievs ir iecerējis, viņš vienalga piepildīs. Amen. Viņš vienalga piepildīs. Ja. Ja viņš ir paredzējis pēdējās dienās pasludināt evaņģēliju visai radībai, viņš to izdarīs. Ja. Viņš kaut vai atsūta no Āfrikas vai Āzijas, un vienalga viņš savu gribu piepildīs. Ja. Un varbūt ir tā, ka tā kā cilvēki skatās, ka tās tradicionālās baznīcas kļūst tukšākas, bet viņām jau arī ir iespēja mainīties. Dievs jau nevienu no viņiem nav atmetis. Bet tas, ko es redzu, ka cilvēki nepieņem svēto garu, nepieņem svētā garu kristību, nepieņem brīnums, nepieņem dziedināšanas, viņi zaudēs spēku. Jo kā tu bez spēka vari piepildīt Dievu gribu? Nekā, ja. Var braukt uz inerces kaut kādu brīdi, ja, kad teiksim, viduslaikos tas bija vispār piespiedu, ja, piespiedu kārtā tev bija jābūt baznīcā un tā tālāk, jāmaksā visu tur nodevs. Bet svētais gars, viņš kaut ko izmaina cilvēku, viņš izmaina cilvēks, ka cilvēks grib kopā ar Dievu. Un tas ir neatcerami, tas ir, es domāju, ka tas ir lielākais brīnums, ko mēs saņemam pēc glābšanas, tieši svētā gara kristība. Kad mēs varam dzirdēt viņu balsi, ka mēs varam būt vadīti no viņam, ka mēs nonākam kaut kādā situācijā, liekas, izējas nav, un mēs lūdzam, un svētais gars saka, ej tur. Un tu ej tur, un viss izdodas. Amen? Amen. Ka viņš ir mūsu skolotājs ne tikai vārdā, bet viņš arī praktiskajā dzīvē ir mūsu skolotājs, ka viņš mūs vada. Un pa Latviju, tātad vēl Latvija arī līdzīgi kā Eiropā samazinās tradicionālo draudžu ticīgo skaits, bet pieaug vasarsvētku harizmātisko un arī ieceļotāju draudzes Latvijā sāk uzplaukt. Pieaugot ieceļotāju skaitam, dažādiem cilvēkiem veidojās jaunas draudzes, kas ir, protams, savādāks un atšķirīgs, bet viņas aug, viņas reāli aug. Un pa baptistiem ir rakstīts, ka baptistu skaits paliek nemainīgs, konstants skaits, tā kā neiet ne mazumā, ne vairumā. Un interesanti ir par to, kas veicina izaugsmu Latvijā, kad Latvijā izaugsmu, tieši kristietības izaugsmu, veicina tāds jauniešu kustības kā Teens Challenge, slavēšanas vakar, ja, alfa kursi. Un no kalpošanām, kad kalpošanas atkarīgajiem, vientuļajām mātēm. Tāpat arī evaņģelizācijas pasākumi, iela evaņģelizācijas, koncerti, festivāli. Un arī kā mūsdienu laikmetā tieši sociālajie tīkli arī padara evaņģēliju pieejamu, padara un arī sludināšanu padara pieejamu ar dažādiem sociālajiem tīkliem, ja, kad ticība kļūst pieejama tautai, cilvēkiem. Ja. Un interesanti, kad arī Valmiera ir minēta kā viena no Latvijas pilsētām, kur aug evaņģēlisko kristiešu skaits. Amen? Mēs ticam, mēs to lūdzam, mēs apliecinām par to. Un tas ir svētā gara darbs. Mēs redzam to, kā no šīs draudzes piedzimšanas, no vasarsvētku dienas Jeruzalemē, kur bija šie pirmie mācekļi, ja, kur rakstīts kaut kur apmēram 120 viņi bija sākumā, ja, sapulcējušies. Un
Un kā Dievs savu draudzi ir veidojis, cēlis un turpina celt un veidot. Un mēs redzam to, ka paldies, pateicoties svētajam garam, draudz pieņemas spēkā pa visu pasauli. Jā, mainās kristietība, mainās, teiksim, tās draudzes, kas nepieņem svēto garu, viņas iet mazumā, bet kas pieņem svēto garu un saņem šo spēku no augšienes, viņi iet un dara un maina lietas. Un pasauli mainās. Amen. Amen. Un tas ir tiešām jā un amen, kad tas, ko Dievs ir iecerējis, viņš to piepildīs. Amen. Un mums ir vajadzīgs slāpes, lai mēs saņemtu un lai mēs ieietu tajā, ko Dievs mums katram ir paredzējis. Amen. Jo svētais gars runā uz katru no mums. Viņš rāda katram no mums savu dzīves ceļu. Un katrs mēs esam svarīgi. Neviens nav kaut kur mazāk svarīgs vai vairāk, tāpēc, ka svētais gars runā uz katru no mums. Ja. Tas ir unikāli. Un tāpat arī svarīgi, ka mēs sanākam kopā kā draudz, ka mēs esam vienoti. Ja. Ka mēs redzējām, kad svētais gars atnāca, kad draudz bija kopā. Tas Dievam patīk. Tāpēc, ka draudz jau ir ģimene. Mēs esam Dieva ģimene. Viņš nekad nav paredzējis, lai mēs dzīvotu kaut kādā individuālismā. Katrs savā kaut kur stūrītī sēdēt. Ja. Zem savas spriedzes, bet ka mēs sanākam kopā, ka mēs esam kā viņa ģimene. Ka mēs baudām šo sadraudzību, ja, ka mēs priecājamies būt kopā, ka mēs priecājamies būt kopā ar savu tēvu. Amen.